Trešā dienas rīts pamatu savu naktsmītni Rusas pilsētā. Rusi, kā jau pēc tam stāstīju, pilsētiņas pašas Bulgārijas un Rumānijas robežas tieši pāri Donavas tiltam. Tālāk ielikšu bildi. Pašu tiltu diemžēl nesanāca redzēt naktī, pārbrauc pāri dienas tumšajā laikā, nefilmēju. Bet tā ir viena no lietām, ar ko viņa ir pazīstama. Protams, arī liela Turpas osta. Bet kopš neatkarības atgūšanas vajadzētu, ka ir bijis grūti viņiem pārorientēties un kopumā iespējas tāds diezgan nolaists pilsēta. Bet nu pat pašai pilsētai vēsture ir diezgan sena, viņa radusies jau vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras, kā neolīta laikā, bet saglabājas savu nozīmi lielākoties dēļ geogrāfiskās pozīcijas. Īpaši šādi pilsēta attīstījās 19. gadsimta beigās, kad radās modernā Bulgārijas valsts. Tā bija viena no neatkarības centriem, uz kādu laiku arī otrā lielākā pilsēta. Tagad viņa ir piektā lielākā pilsēta Bulgārijā. Tās ietekme nedaudz mazinājās starpkaru periodā, starp Pirmo un Otro pasaules karu, kad Bulgārija zaudēja Dobruģas reģionu Rumānijai. Tas reģionis uz Melnās jūras rietumu krastā starp Donavas ieteku un tālāk uz dienvidiem. Bet pēc Otrā pasaules kara laika tika atdots viņiem dienvidu daļa un sākās savu industrializāciju līdzīgi kā daudzās padomju republikās. Incidentā pilsētas tāds norieks sākās nevis tieši ar neatkarību atgūšanu, kāds daudz bija, bet pirms tam, 80. gadu sākumā, Rumāņu komunistu valdība uzbūvēja lielu ķīmikāliju fabriku ar masīvu kloru piesārņojumu Džordžijas pilsētā, kas nāk pāri Donavai ziemeļu pusē. Rezultātā ļoti daudz cilvēku pamet pilsētu piesārņojumu dēļ, kas vēlāk arī bija iemesliem, kādēļ viņiem bija neatkarības kustība. Līdzīgi kā Latvijai, kad zaļā kustība arī spēlēja nozīmīgu lomu neatkarības atgūšanā. Šeit redzēt, kā es apsājos, lai izpildītu benzīnu, un tad jau tālāk uz dienvidiem caur Balkānu kalniem, jeb kā paši Bulgāri viņus sauc Stara Plaņina kalni, un tālāk uz Turcijas pusi. Tie Balkānu kalni ir viens no vietām, kur radies nosaukums arī pašu Balkānu pusvalsts, bet viņi jau tādu lielāku ķēdi, kas tālāk iet uz austrumiem Pontijas kalni, Kaukās, Taurus, Albors, Zagros, tālāk jau Himalai un vispārējiem. Tas arī gabals ir diezgan interesants bija, kalnains līkumots, vismaz tā kalna daļa. Bet no aizdietnes jau tālāk sākās lielceļš līdz pat manam galamērķim Bolu pilsētā.
ļoti fascinējis, cik liela iespēja psiholoģiskās tā ir saule. Vispār labi laika apstākļi. Šis briesmīgas vietas, kāpēc padomu bloki, bet tas bija skaists saulīti, vēl migliņi un viss ir smuki un atkal esi superskaistā vietā. Bet līdz lietus vai sniegs un noskaņa ir pilnīgi savādāk. Tas pats arī ar dienas tumšā laika iestāšanos, kad vienalga vai tu ir pārgājienā naktī vai kaut kur brauc. Ja tu zini, ka pēc stundas vai divām uzvalsīs sauli, tas ir psiholoģiski pilnīgi savādāk nekā, ja tu ej un saule riet un tu zini, ka tu esi patums. Iebraucu Tirgovišas pilsētā vai nobraucu viņai garām. Tad nosaukums tās pats kā pilsētai Rumānijā, Valahijā. Un tas asociējās, bija tāds anime, jeb hentai, es laiku jauc kurš Castlevania. Tur arī bija tēma pa vampīriem. Bet pašai pilsētai tas feelings un vibes, tā kā, ja kāds ir redzējis, bija tas agrāk filma Eurotrips, kurā viņi ieradās Austrumā Eiropā, un tur viņi nezinu, kurā pilsētā bija kaut ko Slovākijā, vai Slovēnijā bija. Staigāja pa tādām padomju blokiem pustumsā, kaut kas līdzīgs. To maršrutu izvēlējos principā randomā, bet no nolūku skatījos tādu vietu, kur nebūtu pa lielceļiem. Un īstenībā atmaksājās, jo šī bija plašākā brauciena daļa šajā dienā. Esam tālāk redzēju kartē, tur jau tiek līdz Turcijas robežai. Tur principā viss bija lielceļi. Un nebija tik interesanti šeit varēt nodz izbaudīt kalnu serpentīnus. Robežas pirmā sajūta, ka esmu atpakaļ vasarā, bija ļoti karsts.
28-30 grādiem. Un sanāca pastāvēt nedaudz rindā, bet nu, viss apsasāja, kas labi beidzās. Tiku pāri, tad jau tālāk uz Edeni. Es tuvojos lēnām Stambulai, kopumā par geogrāfiju un klimats ļoti līdzīgs Bulgārijai, tikai ceļi varbūt nedaudz labāk. Un tad tālāk jau tā daļa, ko nenofilmēju, ceļš par lielceļiem pāri Bosforu jūras šaurumam un līdz Anatolijas plato, kad Bolu pilsēta ir tādā milzīgā ielējā. Daudz ciemi ir saplūduši vienā lielā aglomerācijā. Nedaudz pastaigāju, pārēdu vakariņas. Saimnieks nebija gaidījis, ka kaut ko prasīs, bet beigās dabūju to pašu, ko viņi sev taisīja. Veļgašīga turku ziņu, zupa un cepturīsti. Un tad tas arī viss atpūta un gaidu nākamo dienu.